Māris Benefelds ir dzimis un visu mūžu nodzīvojis Skrundā. Tas, protams, neskaitot studijas Liepājā un laiku padomju armijā. Ikdienā Māris strādā uzņēmumā Sadales tīkls par tehnisko datu uzturēšanas tehniķi, kā arī Skrundas domē par IT administratoru. Globāli runājot, viss stabas līnijas un kastes un tā tālāk, viss, kas ir elektrisks, to es zīmēju datorā iekšā. Es eju ārā tikai tad velku zābakus, kad ir vētras vai kāda liela postījuma. Kad bija 2 gadi atpakaļ, kad bija sniegs sakarīts, bija diezgan daudz, un tad dabūju pa līnijām arī iet. Čau, Jāni. 600 trafam starp 2,3 un 2,4 balstu. Tur vajadzētu būt bojājumu. Jā, labi, davai. 10. janvārī Māris nosvinēja 49. dzimšanas dienu. Izaudzinājis 2 brašas dēlus, Māris brīvajā laikā dodas medībās un labprāt gatavo. Aizraušanās ar kulināriju par tādā līmenī, ka esot mājās virtuve pieder tikai un vienīgi viņam. Un Māris jau daudzus gadus ir asins donors. Pirmo reizi es atceros, pirmajā kursā Liepājā studēju, un mēs grupas biedri, kādi 10 čaļi sarunājām, kad vajadzētu aiziet nodot asins. Tad man bija 20 gadi. Mums visiem uzvilka tādas tā kā baltus drēbes zābakus pāri pa celi, baltus halātus. Virsdrēbes bija visi jānovelk, bikses arī bija nost, lielās bikses. Un tad mēs caur lodziņu devām roku. Mēs toreiz pēc pirmās reizes, tur, kā jau studenti un džeki, iebraucām vīnveikalā, paņēmām pašu kagoru, aizgājām uz kino, skatījāmies kino, iedzērām kagoru un tā arī tur viss aizmigām. Kopš 20 gadu vecuma donoru gaitas tā arī nav apsīkušas, un Māris regulāri cenšas asins ziedot 5 reizes gadā. Es tā īpaši par to nemaz nedomāju, es paskatos atkal, ka 2 mēneši ir pagājuši, un tad es to pie reizes apvienoju, aizbraucot uz Liepāju, izdaru kaut ko, ko man tur vajag, un tad pie reizes es nododu asins. Tā tas ir iegājies, un tas iet tā visu laiku tā kā ritenis. Galvenais jau būtu nebaidīties un iesākt. Nodos 1 reizi, 2 reizi, un nekas jau nekaiš tā. Jautājot, cik tad asins ziedošanas reizes ir Māra krājumā, viņš visu rēķina spaiņos. Tomēr ar skumjām nosaka, ka šogad pirmo reizi netika paņemts augstā asinsspiediena dēļ. Kaut kādus gadus atpakaļ saskāros, kad tēvs bija slimnīcā, kad braucām ar mammu un brāļiem, braucām uz Rīgu nodot asins, un man neņēma, jo es biju nodevis pusotru mēnesi atpakaļ. Tad es sapratu, ka cilvēkiem viņas vajag tomēr. 2 grāmatiņas ir pilnas, un šī 3. jau var nāk jau uz beigām. Es tā esmu rēķinājis, ka tie kaut kad es rēķināju, ka tie ir 3 spaiņi jau nodot, tad es rēķināju, ka ir 4 jau tādos apjomos. Māras lieku reizi ir arī tas dzinējspēks, kas palīdz sakustēties kolēģiem. Jāpabakst ir pavisam noteikti, jā. Tā, kādreiz es taisos braukt, es kādu kolēģi saku, tu taču tagad jau tev laiks ir pagājis. Zini, man vēl mājās tur darba, man nebūs laika un tā, un vēl bišķi pakūd un brauc līdzi mierīgi. Jautrāks tas ceļš ir aizbraukt, un vairāk ir jāpabakst. Kolēģiem bija kaut kad vēl senāk, vienreiz man jautāja, vai es negribu nodot, kad draugam, pazīstamam cilvēkam tā kā vajadzēja, bet diemžēl nepaspējām. Taisījāmies braukt un teica, ka iepriekšējā vakarā ir aizgājis. Tēva iespaidā asins donoru gaitas pamēģinājis arī jaunākais dēls Klaus, bet rekordu asins ziedošanā viņš šķiet neapsteigs. Es pat nepateikšu godīgi, cik gads varētu būt, ka nodod jau kāds reizes 200, 300. Es tikai zinu, ka viņš parasti atbrauc ar paciņu mājās un ir nodevis tās asins. Es apēdu šokolādīti un cepumus, pārējais tiek viņam. Jā, paveikts darbs tas ir. Tas ir paveikts darbs, ir nodot asins. Tāds lepnums bišķi ir tad, kad uzprasa vai kolēģi vai kas uzprasa, cik tad tev reizes ir. Tad gan es tā lepni pasaku, ir daudz ir.